Mācību maršs Dragona Reids šķērsoja Daugavpili. Tajā piedalījās vairāk nekā 1500 NATO karavīru, kuri pārvietojās 400 tehnikas vienībās, tai skaitā kājnieku kaujas mašīnās Stryker. Kopējais ceļa garums divās kaujas kolonnās sastāda vairāk nekā 2200 km no Vācijas līdz Igaunijai. Kolonas jau ir šķērsojušas Vāciju, Čehiju, Poliju, Lietuvu. Tagad ir pienākusi Latvijas kārta. Pirmā ceļā parādījās Daugavpils. Visas mašīnas uzreiz pilsētā ielaistas netika. Tās tika novadītas pa apvedceļiem, bet 12 kaujas mašīnas parādījās pilsētas centrā, vienības laukumā. 2 stundu laikā Daugavpils iedzīvotājiem un viesiem bija iespēja iepazīties ar pašu mūsdienīgāko kaujas tehniku, kas ir NATO rīcībā. Vislielāko interesi, ko varēja arī sagaidīt, izrādīja mūsu bērni, kuri burtiski izveidoja rindu pie katra visurgājēja. Mazajiem tika dota iespēja iepazīties ar kājnieku kaujas mašīnām, uzrāpties tām virsū, kas, protams, bērnus ļoti iepriecināja. Ar nemazāku interesi kaujas tehniku apskatīja arī pieaugušie. Savukārt Latvijas zemessargi, tai skaitā virsseržants Aleksandrs Rogožins, ar lepnumu demonstrēja savu tehniku – lielgabalu K-53, kā arī Norvēģu un Zviedru mīnu metējus. K-53 šauja līdz 21 km. 81 mm, 5,6 km maksimāls atoms. Un šitais aparāts Zviedru ražojumā šauja līdz 8 km. Pastaigājoties gar kara tehniku, mēs ar izbrīnu konstatējām, ka militārā formā ar Amerikas karogu stāvēja lietuvietis un ukrainiete, kuri dienē Amerikas Savienoto Valstu armijā. Katram no viņiem ir savs stāsts. Māris Čučuna savu personīgo iemeslu dēļ nolēma pamest valsti un doties uz Ameriku, kur dienē jau vairākus mēnešus vienā no kājnieku kaujas mašīnām. Dienests Amerikas armijā Mārim beigsies jau pavisam drīz, burtiski pēc mēneša. Pēc tam viņš plāno atgriezties dzimtenē. Uz tehnikas apskati bija ieradies arī Latvijas aizsardzības ministrs Raimunds Bergmanis. Mēs rūpējamies par savu drošību, mēs sadarbojamies, mēs trenējamies, un šis ir viens ļoti spilgts piemērs, apliecinājums tam, kā mēs varam sadarboties, un kas nav viegli, ticiet man, visām šīm valstīm, ko arī minēja pulka komandieris, pārvarēt šīs visas birokrātiskās nepieciešamības, lai tehnika varētu mierīgi pārbraukt pāri robežām, saulaicīgi visu sakārtot. Tas ir ļoti sarežģīts process, un man ir prieks, ka mums izdodās to realizēt un tādā veidā trenēties. Kopumā vienības laukumā tika demonstrētas 12 kaujas tehnikas vienības. Nākošā marša pieture ir Malta, bet otrdien ar kaunieku kaujas mašīnām varēs iepazīties Rēzeknes, Ludzas un Varakļānu iedzīvotāji.